Labrīt, labdien un drošības labad, ja skatāties mūs arī vakarā, labvakar. Šodien ķersimies pie asbesta, jeb precīzāk pārunāsim to, kad pie tā var ķerties un kā to darīt pareizi. Aiziet! Top 5 svarīgākie fakti par darba drošību strādājot ar asbestu. Starp citu, vai zināja, ka teiciens asbesta vecene radies no kinofilmas Dāvana vientuļai sievietei? Tajā galvenā varone izrādījās apbrīnojami siltumizturīga, jo krāpnieki nespēja viņu nobendēt, iespundējot pirtī. Ar to asbests ir slavens, ar savu elastību, izturību un siltumizolācijas spējām. Vislielākais asbesta mantojums mums nāk no padomju laikiem, kad Latvijā ražoja asbesta cementu. To izmantoja viļņotajam šīferim, apmetuma plāksnēm, cauruļu izolācijā flīzēs un pat asbesta papīrā. Tomēr tas nav drošs cilvēka veselībai. Asbests satur mikroskopiskas šķiedras. Tās ieelpojot nonāk cilvēka organismā un izraisa smagas saslimšanas, piemēram, ļaundabīgos audzējus. Visvairāk ar asbestu sastopas cilvēki, kuri iesaistīti tā demontāžā. Piemēram, ja jānoņem šīfera jumts, jāizjauc asbestu saturošs cauruļvads, tvaika katls, elektrokrāsns, bremžu aplikas un tam līdzīgos darbos. Tāpēc darbā ar asbestu ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Jālieto speciāls apģērbs, jāvēdina telpas un noņemtie materiāli uzmanīgi jānogādā īpašā vietā, arī uzkopjot darba vietu. Bet ko par asbestu runā cilvēki ielās? Iesim pajautāt, vai asbests ir bīstams un galu galā, kas tas tāds ir? Jā, asbests ir bīstams, jā. Bīstams? Jā. Nē, bīstams nav. Jā, Kāpēc? ķīmiska viela. Droši vien, ka ir. Es nezinu, kas ir asbests. Kas ir asbests? Asbestam lūstot ir tādas mazas deļiņas, kuras nonāk elpu ceļos un uzkrājās. Krievijā pilsētās Bestas kādreiz bija, kas ieguva asbestu, no kā tiek gatavots šīfers un citi celtniecības materiāli. Viņiem tie bīstamība un viņiem ir bīstamība tanīs putekļos. Paldies tautai! Bet ko mums par šo saka speciālists? Mūsdienās droši vien, kad jāatgādina visiem, kad faktiski tā asbesta lietošana, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, faktiski ir aizliegta tā būtībā no 2003.–2004. gada. Tad ir tāds kārtīgs 20 un vairāk gadus ir aizliegts, bet no asbesta materiāls ir ļoti unikāls un tas ir arī tā viņa galvenā problēma. Viņu faktiski īsti nevar iznīcināt. Un līdz ar to mums joprojām neticamā kārtā apkārt arī Latvijā ir daudz lietu, kas satur asbestu. Biežākais, protams, populārākais ir tie paši asbesta cementa šīfera jumti, tās viļņainās plāksnes vecās, kuras brocēnos lielā apjomā ražoja daudzus gadus. Ja, tā kā faktiski viņš ir mums joprojām virknē priekšmetu, siltumizolācijas caurules, vēl šur tur tādās eksotiskākās vietās. Un tā Eiropas doma un vispār pasaules doma ir tikt no viņa vaļā. Ja, tad patiesībā mēs viņu varam demontēt, mēs viņu varam utilizēt, apglabāt un tad tikt no viņa prom. Un mūsdienās jau būtībā tie bīstamākie procesi, kur tas iespēja to asbestu ieelpot, pamatā ir tīši vai netīši, viņu mēģinot kaut kā iznīcināt vai utilizēt vai pārstrādāt un tad padarīt neredzamu un padarīt drošu, lai viņi vairs nebūtu kā tāda. Tas populārākais, bīstamākais un biežākais ceļš, protams, ir ieelpošana. Tie visi materiāli, kas tagad bojājās, visi procesi, kuros tie asbesta saturošie putekļi rodās, ja, tā lielākā bīstamība ir ieelpošana, bet vienīgi man būtu jāpiebilst, ka ne tikai, jo, protams, ka ļoti nedaudz mēs arī varam uzņemt savu rādu un drusku vairāk uzņemt arī apēdot, kas arī ir ļoti bīstami. Tāpēc ir jāmazgā rokas, tāpēc ir jāmazgā drēbes, jāizsūc telpas un tam līdzīgi, jo tas paliek arī uz virsmām, uz ēdienu, uz dzēriena. Ja, bet dominējoši, protams, ir ieelpošana. Pats galvenais ir ieelpošana. Tas, kas ir jāatcerās katram nodarbinātājam, kad tas kāds jums darbdevējs vai darbdevējs speciālists saka, ka asbests ir bīstams, tad viņš tiešām vēl jums labu un nemelo. Jo asbesta bīstamība ir vismaz tuvu jau 100 gadus atpakaļ pierādīta, un mēs par to pārliecinamies katru gadu. Ir Eiropā katru gadu apmēram 30,000 cilvēku mirst no asbesta izraisītiem ļaundabīgiem audzējiem. Tas ir ārkārtīgi nopietns risks. Un galvenā tā būtiskākā tiešām daļa ir tas, ka mēs asbestu šķiedru ieelpojot dziļi plaušās, viņi nokļūst plaušu alveolās. No turienes vairs nekad neizkļūst un izraisa tādu lokālu iekaisumu. Un ir tikai laika jautājums, kad no šī lokālā iekaisuma faktiski attīstās ļaundabīgas šūnas. Un plaušu vēzis, mezotelioma ir divi tādi biežākie
asbesta izraisīti audzēji, kas praktiski vienmēr beidzās letāli. Un vēl viena tāda ārkārtīgi būtiska lieta, kurai vajadzētu tiešām pievērst ļoti lielu uzmanību, arī katram nodarbinātajam ir darba devēja pienākums nodrošināt šīs obligātās veselības pārbaudes, atgādināt kancerogēns faktors, tātad reiz gadā obligāti būtu jāiet pie ārsta. Asbesta gadījumā pamatā tad lielākās rūpes būtu pārbaudīt plaušas. Un šeit būtu jāatcerās vēl viena būtiska lieta, pat tad, ja mēs to asbestu vairs ar viņu nestrādājam, tās pārbaudes jāturpina ir veikt katru gadu arī pēc tam, būtībā visu mūžu, ja, jo faktiski ļoti, ļoti svarīgi, ja tas audzējs parādās, viņi noķert iespējami maziņi. Tā kā darbdevēja pienākums, pareizdarba organizācija, apmācība, individuālās aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs un nepārtrauktas regulāras veselības pārbaudes. Un ko var darīt? Viena lieta var darīt to, ka to cilvēku var ielikt skafandrā, to arī dara. Latvijā gan īsti ne, jo mums nav tik varbūt ļoti bīstama to darba vieta un tik daudz asbesta koncentrācija. Un tad tas, ko otrs, ko dara, faktiski var, kas ir obligāti arī jādara, ir jāizmanto individuālās aizsardzības līdzekļi. Un te ir būtībā divas lietas. Viens ir elpošanas ceļu aizsardzība, tātad respirātori, P2 vai P3 klases kā minimums. Tās sīkos puteklīšus aizturētu. Ja? Un otra lieta būtu šie individuālās aizsardzības līdzekļi pareizs apģērbs. Visideālākais, protams, ir vienreiz lietojamie kombinezoni, kas ir pa virsmu darba apģērbām, kas ir nolīmēti, lai tas asbests, nolīmētas rokas, kājas un rāvējslēdzēji, lai šī putekļi nenokļūtu pie ķermeņa, jo arī caur ādu viņi var iekļūt cilvēku ķermenī. Un pēc tam šo kombinezonu vienkārši mēs pareizi novākam, arī to mācu speciāli darīt un arī būtībā arī utilizējam kā bīstamu asbestu saturošu materiālu. Var izmantot savu apģērbu, darba apģērbu speciāli blīvu pieguļošu no tāda kārtīga blīva auduma, bet tas, protams, nebūtu tas pirmais ieteikums, jo viņš arī būtībā pēc tam ir uzstāms par piesārņotu, par bīstamu, ja tad var viņš ļoti, ļoti speciāli īpaši jātīra, jāmazgā, tas droši vien, ka ir dārgāk nekā izmantot vienreiz lietojamo kombinezonu. Reiz dzīvoja divi kolēģi. Abi, protams, viens par otru gudrāki. Kas tev mugurā? Tu taču pats teici, ka jāsaģērbs tā, lai norauj jumtu. Burtiski. Vecīt, burtiski. Rausim šīferi no jumta. Tātad skaties. Nepieciešams blīvā auduma apģērbs, bez kabatām un visādiem volāniem. Vai arī velkam pa virsu vienreiz lietojamo kombinezonu ar kapuci un cimdiem un labiem apaviem. Un vēl arī atliek maska. Bet maska man jau ir. Man padomā kaut kas stipri sakarīgāks. Lūdzu. Darbs ar asbestu nav nekāds joks. Atceries, ka pirms tā ir jāsaģērbjas nopietni. Patiešām jautājums par maskām ir viens no sarežģītākajiem un iespējams esmu gudrāks par abiem kolēģiem šajā jautājumā, proti ieteicams darbā ar asbestu izmantot šādu pusmasku. Bet tagad beidzot par pašu svarīgāko. Ņemam rokās pildspalvas un atķeksējam visus punktus bez izņēmuma. Jo mazāk asbesta, jo labāk. Ja atklājas kāds to saturošs objekts, no tā ir jāatbrīvojas. Pirms darbu uzsākšanas vēršamies akreditētā laboratorijā, nosakām asbesta koncentrāciju gaisā. Jo mazāk cilvēku strādā ar asbestu, jo labāk. Tūdaļ padomājam, kā samazināt asbesta šķiedru izdalīšanos vidē. Darba vietu norobežojam. Lai visi saprastu, cik lieta nopietna, jāuzliek sekojošas brīdinājuma zīmes. Par objekta bīstamību, par kaitējumu veselībai, par aizliegumu to apmeklēt un smēķēt tā tuvumā. Kā arī par darba respiratoriem, darba apaviem, aizsargcimdiem un speciālu apģērbu. Jānodrošina iespēja nomazgāties, lai asbesta šķiedras netiktu aiznestas mājās. Objektā jāveic regulāra uzkopšana, jātīra arī iekārtas un darba rīki. Vislabāk, lai to dara tie paši cilvēki, kuri strādā ar asbestu. Jāizvairās no elektriskajiem instrumentiem, jo tie rada vairāk putekļu. Lai mazinātu šķiedru koncentrāciju gaisā, darba laikā asbestu saturošais objekts jāmitrina ar ūdeni. Gudri, ne? Vēl svarīgi ir padomāt par ventilāciju. To var aizstāt arī ar rūpniecisko putekļu sūcēju. Kad radušies asbesta atkritumi, tie jāizvāc nekavējoties, vai arī vēlākais attiecīgā darba posma beigās. Un pēdējais, bet viens no svarīgākajiem. Asbesta izstrādājumus un atkritumus var glabāt un pārvadāt tikai un vienīgi slēgtā iesaiņojumā.
Jārūpējas par to, lai vidē nonāktu pēc iespējas mazāk kaitīgo asbesta šķiedru. Lūk, cik vienkārši, kad visu saliek pa punktiem. Un atceramies, labs darbs, kas drošs darbs. Uz redzēšanos!